Strādājot labdarības jomā un strādājot īpaši ar bērniem, ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, tas rezultāts nevar tikt sasniegts tā momentāli un tūlīt tas nenotiek tā, ka tiek noziedota kaut kāda naudas līdzekļi vai kaut kāds sniegts atbalsts. Un šis bērns sāks staigāt vai runāt. Tas viss ir ļoti, ļoti lēns process, kas prasa ļoti daudz resursu, gan laika, gan emocionāli, gan finansiāli, gan no vecākiem. Šķiet, ka uzņēmums PVC mums ir līdzīgas tās vērtības, jo jūsu uzņēmums nes tādu labumu sabiedrībai, ne tikai strādājot varbūt iekšēnē un uz iekšēnu vērsts uz dažādas procesus veicot, bet arī dodot sabiedrībai un sniedzot to uz ārpus. Tāpat arī mēs visu laiku strādājam to, lai nevis tikai kā organizācija, bet mēs sniedzam uz ārā šo te atbalstu, šo te iespēju arī palīdzēt otram, jo mēs kādreiz esam tāds arī vidutājs starp to cilvēku, kuram ir nepieciešams šis atbalsts un kurš var palīdzēt. Tādā laika nogriezienī tas ir milzīgs periods, 30 gadi. Tas ir ļoti, ļoti tāds liels posms. Bet taču tas mirklis, cik ātri viņš paskrien, ir ļoti, ļoti ātrs. Man šķiet svarīgi ir arī, ko tu paveici šajos gados, ko tu izdari un kādu ieguldījumu sniedz ne tikai savam labumam, bet arī kopējiem. Nepazaudēt droši vien tās vērtības, arī, kas šobrīd ir uzņēmumam, turpināt labos darbus darīt arī ikdienā, arī turpmāk, un noteikti enerģiju, jaunus darbiniekus, kas spēj ienest varbūt jaunu kādu dvesmu, un noteikti arī zinošus, zinātkārus darbiniekus un izturību un tādu vēlmi darīt labu. Jo mēs zinām visi, ka, lai būtu laba sabiedrība, kurā mēs varētu dzīvot, ir arī ne tikai jāņem, bet arī jādod.